Šodien mēs esam ieradušies Šmerlī, un, ja jūs būsiet lasījuši 36 oktobra numuru, tad jūs tur pamanīsiet, ka Fēliks Ķiģels nojā. Un redziet, tā kā viņš nojā, es arī iedomājos panojot. Un es atnācu pie nojošanas instruktoras Baibas Smilas, un šodien tad mēs pamēģināsim nojot. To es darīšu pirmo reizi savā dzīvē. Nojošanas ir jauns aktīvs sporta veids, ar kuru Latvijā aizvien vairāk sāk nodarboties. Nojošana piemērota pilnīgi visiem, arī tev, gan maziem bērniem, gan vecākiem cilvēkiem. Kas vēl labi nojošanā? Nojošana ir piemērota dažādas fiziskās sagatavotības, dažādas vecuma, dažāda dzimuma. Un kas ir labi, ka nojošana var piemērot arī cilvēkiem, kam varbūt ir kaut kādas problemātiskās zonas, piemēram, ir kaut kādas problēmas ar ceļu locītavām vai muguru problēmas. Līdz ar to tas ir praktiski pieejams visiem cilvēkiem. Lai nojošanu mēs apgūtu pareizu tehniku, pirmais ir jāapgūst stāja. Viens no labākajiem vingrinājumiem, lai apgūst stāja, ir domā saistīsim rāvēslēdzēju. Doma tāda, ka mēs sākumā aiztaisam apakšējo daļu, ievelkam vēdera apakšējos muskuļus, tad velkam rāvēslēdzēju uz augšu, tiekam līdz nabai, pēc tam velkam līdz krūša daļai un aiztaisam rāvēslēdzēju šeit. Šī pozīcija ar paceltu galvu ir nolaižot rokas lejā, ir nojošanas pareizi stāja. Papildus vēl mēs varam iedomāties, ka mums šeit ir iekārtāta gumija un mums pie viens pavelk uz augšu. Un vienlaicīgi mēs sajūtam vieglu, foršu, stiepjošu sajūtu muguras taisnajā muskuļu daļā. Lūk, šī ir pirmā sajūta, kam ir jābūt uzsākot nojošanu. Nākamais būtiskais ir roku darbība. Lielākā kļūdas, ko parasti cilvēkiem sanāk, ir saliektas elkoņu locītavas. Bet, lai iemācītos pareizi nojot, ir jāatslābina pleci ir lejā un kustība notiekās ar taisnām elkoņu locītavām. Un viens no vingrinājumiem, ko mēs varam pamēģināt, ir sasveicinamies. Man pastiep roku uz priekšu navas līmenī. Un kādas ir sajūtas? Šeit jūti stiepjošu sajūtu? Jā, tas ir ļoti labi. Šo stiepjošo sajūtu ir vēlams sajūst katrā nojošanas solī. Nākamais vingrinājums mums būs jau kustībā. Tad sāksim ar to, ka palaižam pirkstus vaļā un ejam uz priekšu. Brīvi rokas lejā, pleci atbrīvot, pirksti vaļā un velkam nūjas pa zemi līdz. Tad, kad mums kaut kādu laiku esam sajutuši, kad nūjas mums netraucē, sākam izpildīt sveicienu kustību jau soļojot. Pēc kaut kāda laika, kad esam jau pasoļojuši šādā veidā, mēs sākam satvert nūju pie rokturīša un apzināti liekam solim pa vidu. Tad, kad esam apgūši jau šo vēzienu kustību plecu locītavā ar taisnu elkoni, sākam domāt par atgrūdienu. Tanī brīdī, kad mums roka iet garām gurnu līnijai, mēs izpildam atgrūdienu starp rādītāju pirkstu un īkšķi. Šajā vietā mums paliek nūjas stiprinājums un izpildam atgrūdienu kustību tādā veidā, lai mēs sajustu atkal iestiepumu plecu joslā. Ideālā variantā šīs iestiepuma fāzes sākās no pirkstiem un viņa praktiski aiziet līdz, tātad, ja mēs izpildam kustību labo roku, mums tā iestiepuma fāze aiziet līdz kreisajai gūžai. Un tas ir viens no tiem pozitīvajiem momentiem, ko mums dod nojošana, kad nojošanas laikā mēs ne tikai sajūtam spēku slodzi un izturības slodzi, bet mēs sajūtam arī šo iestiepumu daļu. Nu, lūk. Un viens no vingrinājumiem ļoti labs ir, pat cik tagad mums ir smoka lapas sakrituši, mēs varam paņemt lapas rokās un izpildīt tādā veidā, kad soļošanas laikā mums pēc iespējas tālāk jāizmet ir lapas. To pašu var izdomāt ar iedomātām sniega pikām. Paņemam katrā rokā pie iedomātām sniega pikām un ar katru vingrinājumu mēģinam pēc iespējas tālāk aizmest šīs sniega pikas. Nākamais, ko mēs darīsim, ir kāju darbība. Un kāju darbība, lai uzsākt aktīvu soļošanu, soļošana notiek ar iespējami plašu soli. Mēs pārbaudīsim, kur mums ir spēcīgākā kāja. Vingrinājums ir sekojoši. Pāris reizes pašūpojamies no pirksgaliem uz papēžiem, līdz jūtam, ka vairs nevaram noturēties uz pirksgaliem un izpildam ar ērtāko kāju izklupienu soli uz papēžu uz priekšu. Tādā veidā mēs pagarinām soli pēc iespējas plašāk atbilstoši savam augumam. Šis ir labs vingrinājums, lai palielinātu soļu garumu. Pēc tam, kad tas izpildīts bez nūjām, to pašu izdarīsim ar nūjām. Nākamais vingrinājums būs paškontrolē, lai pārbaudītu soļa garumu un roku darbību. Vai rokas iet taisnā līnijā un vai soļu garums ir pietiekami plašs atbilstoši tavam augumam. Un vingrinājums būs sekojošs. Izņemsim ārā rokas no stiprinājumiem un izpildīsim atgrūdienas soļus, bet vienā mirklīti palaidīs vienu nūju vaļā, otrā solī palaidīs otru. Pēc tam atnāks atpakaļ un apskatīsies, vai šīs nūjas ir paralēli nokritušas un vai šīs nūjas nav pārklājušās. Ja nūjas nav pārklājušās un nokritušas paralēli, lieliski tos solis ir garš un atbilstoši rokas darbojās paralēli ķemenim.
ķermenim. Ja ir nokritušas neparalēli, labs vingrinājums ir saucās īkšķīši. Īkšķus vienmēr turam augšā. Un šādā veidā turot īkšķus augšā, vienmēr sekojam gan, lai īkšķis būtu priekšā augšā, gan, lai īkšķis būtu virzot roku aiz muguras augšā. Un tādā veidā mēs iemācāmies, ka mums rokas darbojās paralēli ķermenim. Nākamais vingrinājums ir ķermeņa apakšējai daļai, jostas daļai. Bieži vien cilvēks staigā kā pa mēli. Ja? Nojošanā šāda kustība nav pareiza. Un vingrinājums ļoti labs, ka mēs noliekam, atrodam vienu līniju un pēdas nedrīkst uzkāpt visu līniju. Tad mēs šajā gadījumā izmantosim nūjas. Nūjas paliek pa vidu soļiem. Nu, un nākamais vingrinājums būs pāros. Tad man iedos nūju apakšējos galus. Un sāksim ar vēzienu kustībām uz vietas, pēc tam darbosimies, iesim soļos, un pēc tam pēc soļa es tev palaidīšu vaļā, un tev būs jāaiziet pašam izpildot šīs pašas kustības, ko mēs izpildījām pāros. Vai nojošana ir sarežģīta padarīšana? Nojošana nav sarežģīta. Nojošana diezgan vienkārši, tās kustības ir dabiskas. Sarežģīti viņi kļūst tad, kad mēs sākam pārmēru domāt. Bet ir kaut kādas atsevišķas nianses aspekti, kuri ir jāievēro. Pirmais no tiem ir taisna mugura. Tālāk nākamais ir pleci vienmēr ir lejā. Un trešais, ko es gribētu teikt, ir neko nevajag darīt ar sāpēm un pārpūli. Ja tas jau sāk sāpēt jau un sajūt, diskomforta sajūt, nu, tad kaut kas nav darīts pareizi. Jāsaka, tas bija kaut kas jauns manā dzīvē. Nu jā, kaut kādas manus aizspriedumus šī lieta ir pārvarējusi, jo noteikti tas nav skriet, jo skriet ir fiziski sarežģītāk, tas ir dinamiskāk un tam līdzīgi. Bet savukārt ar nojošanu tu vairāk kusties un kustina rokas un kustina muguriņu un citas muskuļu grupas. Un līdz ar to tas ir ļoti arī svarīgi. Tāpēc, protams, jauniešiem, kā man, gribās dinamiskākas lietas, bet noteikti nojošana viena no lietām, ko es arī ieteiktu pārējiem.